Labdien! Mani sauc Andris Kalniņš. Es esmu LG Electronics produktu apmācību vadītājs Latvijā. Šodien es jums pastāstīšu par LG jaunāko smart platformu WebOS. Kā pētījumi liecina, uz doto brīdi pārdot vairāk kā 100 miljonu smart televizoru, bet puse no tiem nekad nav bijusi pieslēgta internetam. Toties 75% uzskata, ka smart televizors ir pārāk sarežģīts. LG Electronics nāca klajā ar jaunu risinājumu, kā padarīt smart televizoru atkal vienkāršu. WebOS ir LG jaunā smart platforma, kas padarīs to lietošanu atkal vienkāršu un ātrāku. WebOS platformā ir ērti lietojama izvēle. Kreisā pusē redzamas nesen veiktās darbības. Labā pusē redzamas visas aplikācijas un citi iestatījumi. Tagad jūs varat arī personalizēt izvēli. Tas ir ļoti vienkārši. Piespiežam aplikācijai un ievietojam to mums vēlamā vietā. Vai esat ievērojuši, ka citu ražotāju smart televizors spēj veikt vienu darbību vienlaicīgi? WebOS atbalsta multitaskingu, jeb vairāku uzdevumu vienlaicīgu veikšanu. Piemēram, jūs skatāties televizoru un vēlaties pārslēgties uz kādu aplikāciju. Vienkārši atveriet to un turpiniet skatīties video, kuru pirms brīža pārtraucāt. Bet brīdī, kad vēlaties turpināt skatīties TV pārraidi, aplikācija nopauzēs video vietā, kur to pārslēdzāt. WebOS ir pieejamas dažādas aplikācijas, kā piemēram MeGoGo, kas ir online kinoteātris. Jūs varat skatīties filmas HD kvalitātē, bez reģistrēšanās un reklāmu skatīšanās. Kopējais filmu ilgums ir vairāk kā 20,000 stundu, kā arī tajā ir daudz bezmaksas latviešu multens jūsu bērniem. LG WebOS padara savu smart televizoru atkal vienkāršu.